Labdien! Šodien pagatavosim īpaši svētkiem paredzētu recepti, un tas mums būs cūgaļas cepetes ar krāsnī ceptām bietēm un mārutku mērci. Sāksim mēs ar mūsu cūgaļu, jo tā mums prasīs visilgāk laika, vismaz 2-3 stundas krāsnī. Ātri sagriezīsim mūsu dārzeņus, apcepsim turpatās pānā, pievienosim ābolu sulu. Tā, un šo mēs cepam krāsnī 180 grādos kādas 2,5 stundas. Nākamais sagatavosim tvaicēšanai bietes. Ieliesim apakšā mazliet ābolu sulu. Lai biete būtu tvaicēšanas procesā saldāka, uzbērsim cukuru. Mazliet arī sāls un izteiksmīgākai garšai balzamiko etiķa krēms. Bietes tvaicēsim krāsnī 180 grādos apmēram 1:20. Kamēr bietes un cūgaļi gatavojas krāsnī, pagatavosim glazūru un mērci mūsu ēdienam. Uzsildīsim mērci. Mārutku mērce mums ir gatava. Sagatavosim glazūru cūgaļai. Nogriezīsim cūkas gabaliņu, apcepsim viņu sviestiņā. Būsim gatavi pasniegt kopā ar bietēm un mērci. Man šķiet, man šeit uz šķīvī ir viss, kas īstam latvietim ir nepieciešams. Cūgaļas, cepetis, bietes, mārutki, viss, kas no Latvijas ir arī nācis. Tāpēc, lai jums priecīgi svētki un lai labi garšo!